Kad kaut ko izstāst sociālajos tīklos par Latgali, sanāk Elksniņa Mīļi un Bartaševiči ar tekstu, ko jūs rīdzinieki Latgalē jaucaties, mēs te paši tiksim galā, paskatieties, kas jums pašiem darās un ko jūs mērgļi Latgales labā esat izdarījuši. Būdams šīs mērglis rīdzinieks, paskaidrošu, ka ir tāds pašvaldību izlīdzināšanas fonds, kurā iemaksā naudu tās pašvaldības, kuram tā ir. Piemēram, Rīga šogad iemaksāja 133 miljonus, nākamgad iemaksās 138 miljonus, bet kas saņem šo naudu? Tie, kuri paši nespēja pie tās tikt. Piemēram, Daugavpils ar Rēzekni. Daugavpils saņēma 25 miljonus, bet Rēzekne 8. Un tā katru gadu. Bez šīs naudas, kā saka pats Elksniņš, pašvaldībai naudas attīstībai nebūtu. Tāpēc, cienījamie latgalieši, ja gribat būt lepni, patstāvīgi un savukārt rīdzinieks par mērgļiem, sākumā jāatsakās no rīdzinieku naudas. Tad arī pie mums darīsies labāk, jo būs vairāk naudas. Savas naudas, bet ja naudu tomēr saņemat, rīdziniekiem var būt viedoklis par to, kā dzīvo jūsu mērs vai kā cits spā ceļ.